Labdien! Mani sauc Renāte Strazdiņa. Esmu Ernst & Young Baltic vadības konsultāciju nodaļas direktore. Šodien es jums pastāstīšu par eiro projektu iegūmu vadību, gan par to, kā iegūmu vadības process tika realizēts eiro projektā, gan arī nedaudz par projektu iegūmu vadību no teorētiskās puses. Šos te eiro projekta ieviešanas iegūmus identificēja vadības grupa laika periodā no 2014. Gada februāra līdz aprīlim, un tas jau tātad notika pēc veiksmīgās eiro ieviešanas Latvijā. Tagad nedaudz par to, kas ir iegūmu vadības process tīri no teorētiskās puses. Mēs varam teikt, ka iegūmu vadība ir svarīga pilnīgi visiem projektiem, un it sevišķi tādiem, kas ir nacionālā mēroga projekti, kuri ietekmē ļoti daudzas sfēras nacionālā līmenī. Un šī iegūma projektos var būt gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Parasti lielākais uzsvars tiek vērsts tieši uz šiem te kvantitatīvajiem iegūmiem, jo tos var vienkārši nodefinēt, vienkārši nomērīt. Tajā pašā laikā prakse ir pierādījusi, ka ļoti svarīgi ir arī identificēt kvalitatīvos iegūmus, labo praksi, kas ir projektos radusies, un to nodot tālāk. Tieši tas arī tika izdarīts eiro ieviešanas projektā. Kāpēc ir vispār svarīga iegūmu vadība un kāpēc tam ir jāpievērš uzmanība? Tātad, pirmkārt, tā ir iespēja visus projektā iesaistītos saprast galvenās prioritātes projektām, galvenos punktus, uz ko ir jāfokusējas, kā arī uzņemties atbildību par tām izmaiņām un tiem rezultātiem, ko projekts ir radījis. Iegūmu vadības process ļauj arī nodrošināt veikto izmaiņu pierādāmību. Tas ļauj demonstrēt investīciju atdevi, un tāpat arī ļauj visiem iesaistītajiem koncentrēties uz vienu kopīgu mērķi. Eiro ieviešanas projekts Latvijā pierādīja to, ka šādam iegūmu vadības procesam ir būtiska nozīme, jo eiro ieviešanai bija jābeidzās 1. janvārī, tad visam bija jābūt veiksmīgi ieviestam. Līdz ar to visiem projektā iesaistītiem, kas šī gadījumā bija ļoti plašs cilvēku loks, bija pavisam viegli fokusēties uz šo vienu konkrēto noteikto mērķi. Tātad, no kā sastāv iegūmu vadības process, tad atkal no teorētiskās puses un kā tas tika realizēts eiro ieviešanas projektā. Tātad, vispirmām kārtām iegūmi ir jāidentificē. Eiro ieviešanas gadījumā iegūmi, kas bija sabiedrībai, tika nodefinēti jau pašā eiro ieviešanas projekta sākumā, un pēc tam projekta gaitā tika identificēti arī tie iegūmi, kas sākotnēji pat nebija projektā plānoti, bet tie radās, un attiecīgi tiem arī turpmāk būs jānodrošina ilgtspēja. Tad otrs posms ir izveidot šo te iegūmu vadības procesu, noteikt atbildīgos un saprast, kurš tad šos te iegūmus pēc to realizācijas, kurš tad attiecīgi varēs šos iegūmus tālāk pārņemt un tālāk par tiem rūpēties. Nākamais posms ir iegūmu vadība un rezultātu tālāk nodošana. Tātad šī gadījumā šis process eiro ieviešanas projektā jau notika pēc eiro ieviešanas, un tas mūsu gadījumā bija periods no februāra līdz aprīlim, kad tika identificētas tās iestādes un institūcijas, kurām šos te eiro ieviešanas iegūmus tālāk būs jāuzrauga un jāvada. Kādi ir labas iegūmu pārvaldības principi?
Tad pirmkārt iegūmiem ir jābūt reāliem un izmērāmiem. Un tas attiecas gan uz kvalitatīvajiem iegūmiem, gan uz kvantitatīvajiem iegūmiem. Un tiem ir, tad, kad tos definē pašā projekta sākumā, tiem ir jābūt arī sasniedzamiem, kas šī eiro ieviešanas projekta gadījumā tad arī bija skaidri definēts. Otrs pārvaldības princips ir tas, ka ir jābūt nozīmētiem atbildīgajiem par to, kuri tātad rūpēsies un nodrošinās gan šo iegūmu ieviešanu, gan arī pēc tam tālāku uzraudzību un uzturēšanu. Un trešais ir tas, ka ir jānodrošina regulāra uzskaite un uzraudzība. Tātad ir jābūt cilvēkiem, kuri seko līdzi tam, kā tad šie iegūmi, kā viņi realizējas, kā šis process realizējas un kā pēc tam šie iegūmi tiek uzturēti un kā viņi tiek pārņemti citos procesos. Vēl ļoti svarīga ir arī komunikācija, iegūmu komunikācija, kas eiro ieviešanas projekta gadījumā tika izdalīta kā specifiska aktivitāte, jo ir skaidrs, ka šādiem nacionāla līmeņa projektiem ir būtiski arī komunicēt par tiem iegūmiem un labumiem sabiedrībai, kas ir no šādiem projektiem. Nedaudz par iegūmu ieviešanas vadību Latvijas nacionālajiem eiro ieviešanas projektam. Iegūmu vadības mērķis, kas šī gadījumā, šī projektā tika uzstādīts, bija eiro projekta rezultātu ilgtspējas saglabāšana. Tad tas, kas ir radies šī projekta rezultātā, ka tas tiek izmantots arī turpmāk. Un tam šī mērķa sasniegšanai tika definēti 3 uzdevumi, kas bija tātad pilnīga un pietiekama iegūmu pēcprojektu vadība, jo šis projekts iezīmēs ar ļoti skaidru beigu datumu, pēc kura šī projekta organizatoriskā sistēma pilnībā tiek likvidēta. Tātad ir jābūt kādam, kas pārņem šos rezultātus. Otrs uzdevums bija rezultātu izvērtēšana, jo ir skaidrs, ka ir šie sākotnēji iegūmi, kas ir definēti eiro ieviešanas projektam, bet, kā jau es teicu, projekta laikā tika identificēta arī virkne citu iegūmu, kuri bija jāizvērtē un jāsaprot, kuri tad no tiem tiks tālāk virzīti kā tādi, par kuriem ir jānodrošina ilgtspēja. Un trešais uzdevums ir laicīga un pilnvērtīga komunikācija. Ietverot sevī komunikāciju plānu sastādīšanu par to, kad par kuriem iegūmiem attiecīgi ir jākomunicē sabiedrībai. Ja mēs runājam jau par praktisko rezultātu, kas no šī iegūma vadības procesa radās, tad vadības grupa konstatēja, ka ir projekta tūlītējie kvantitatīvie iegūmi un ir projekta labā prakse. Mēs varam runāt arī par projekta ilgtermiņa ieguldījumiem, tomēr šajā gadījumā, ja mēs skatāmies par eiro ieviešanas projektu, šos ilgtermiņa iegūmus vēl pašreiz nevar nodefinēt, un tas ir un novērtēt, nodefinēt var, novērtēt nevar. Un tas jau ir nākamo gadu uzdevums šos izvērtējumus veikt. Bet, ja mēs runājam par projekta tūlītējiem kvantitatīvajiem iegūmiem, tad šeit mēs varam minēt gan SEPA kredītu pārvedumu komisijas maksas samazinājumu, kas dod atbilstoši vēsturiskajiem datiem dod daudzus miljonus ietaupījumu nacionālā līmenī. Tā ir konvertācijas izmaksu izzušana, kas attiecas gan uz publisko pārvaldi, gan arī uz privāto sektoru. Ir palielinājies Latvijas kredītreitings, kas savukārt ir pozitīvi ietekmējis procentu likmes. Valsts parāda apkalpošanas izmaksas arī ir samazinājušās, kas ir tūlītējs un izmērāms kvantitatīvs iegūms no šīs eiro ieviešanas. Ir
Ir veiktas investīcijas Latvijas pasta reģionālo nodaļu tīklā, kas ļauj Latvijas pastam pēc viņu pašu novērtējumu sniegt cita līmeņa pakalpojumu pašreiz. Tāpat ir veiktas investīcijas informāciju tehnoloģiju nozarē līdz ar pielāgojumiem, kas bija nepieciešami eiro valūtas ieviešanai. Un pašreiz sistēmas ir derīgas ne tikai Latvijas tirgumu, bet tās jau ir pieejamas arī izmantošanai visās citās valstīs, kur tiek izmantots eiro. Un tāpat arī kā vēl viens projekta kvantitatīvs iegūms ir maksājuma karšu izmantošanas pieaugums, kas sekoja pēc tam, kad tika aicināti iedzīvotāji izmantot šo maksāšanas līdzekli, un kā aptaujas rāda, šis te paradums ir palicis noturīgs, un cilvēki vēl joprojām turpina vairāk izmantot kartes, kā tas bija pirms eiro ieviešanas. Otra daļa, tātad tūlītējie kvantitatīvi iegumi, otra daļa bija šī te projekta labā prakse, jeb kvalitatīvi iegumi, kas varbūt sākotnēji arī netika plānoti, tomēr šis projekts pierādīja, ka vienā lielā nacionālā līmeņa projektā var rasties ļoti, ļoti daudz labas lietas, kuras var izmantot citos valsts pārvaldes projektos. Un tātad pirmais no projekta labās prakses piemēriem ir plānošana, vadība un kontrole, tātad projekta organizācija. Un tas pozitīvais šī gadījumā bija spēja izveidot elastīgu un daudzām izmaiņām piemēroties spējīgu projekta komandu, un kas ļāva nodrošināt to, ka šie nedaudzie cilvēki sadarbības tīklā ar sociālajiem partneriem, ar citām institūcijām spēja realizēt ļoti laicīgi, un kā jau pēdējā aprēķina rāda, arī iztērējot mazāk budžeta līdzekļu nekā tas bija sākotnēji plānots šo te projektu. Otrs projekta labās prakses piemērs noteikti ir sadarbības tīkli, kas tika aktīvi izmantoti un radās arī jauni. Tie bija gan sociālo partneru tīkla sadarbībai ar valsts iestādēm, gan mēdīju sadarbības tīkls ar valsts iestādēm. Un tātad šie sadarbības tīkli pirmkārt ļāva ātrāk pieņemt lēmumus vai nokomunicēt to informāciju, kas bija būtiska projekta realizācijai. Un otra lieta, šie sadarbības tīkli ļāva izveidot un izstrādāt vadlīnijas, kuras tika izmantotas visā projekta gaitā un tika papildinātas pēc nepieciešamības, kuru sabiedrības pārstāvi pauda, un tad attiecīgi tas tika kopējā darbā papildināts. Un šo te vadlīniju principu pilnīgi noteikti var izmantot kā labu praksi citos līdzīga mēroga projektos. Vēl viens aspekts bija, kas šī projektā tika izmantots pēc būtības, tā bija risku vadība, jo projektam tika izveidots risku vadības ietvers, un projekta darba grupas kopīgā darbā, kopīgos semināros vērtēja un analizēja šos te riskus. Bija pietiekami atklātas sarunas par to, kas var projektā radīt negatīvas sekas uz plānotajiem uzdevumiem. Un ļoti ātri arī tika veiktas visas nepieciešamās korektīvās darbības tajā vadības līmenī, kurā tas bija nepieciešams. Risku vadības ietvers ļāva problēmas aktualizēt un viņas atrisināt, pirms vēl tās bija iestājušās.
Un specifiska sadaļa šī gadījumā, šī projektā bija veltīta informāciju tehnoloģiju riskiem, kas, kā jau mēs pēc projekta to varējām vērtēt, ļāva bez lieliem starpgadījumiem pārkonvertēt visas sistēmas no latu valūtas uz eiro valūtu. Specifisks darbs un pieeja tika veltīta projekta vadībai tā saucamajā kritiskajā periodā. Tad tās bija pēdējās 2 nedēļas, decembrī un nakts no 31. decembra uz 1. janvāri, kurā tika izstrādātas specifiskas rutīnas un apziņošanas scenāriji gadījumā, ja kāds no plāna punktiem neizpildās. Un arī šī pieeja pierādīja sevi darbā kā ļoti efektīva. Šī projektā, kā vienā no pirmajiem nacionālā līmenī, droši vien pirmajām, tad ir izmantota iegūmu vadības pieeja, kur par iegūmiem tiek runāts arī pēc projekta, tie tiek komunicēti, tie tiek novērtēti un tie tiek nodoti institūcijām, kuras nodarbosies ar šo te radīto iegūmu ilgtspējas nodrošināšanu. Un tāpat arī šī projektā ļoti būtiska nozīme tika pievērsta komunikācijai, sabiedrības informēšanai un tika izstrādāti speciāli komunikāciju pasākumi, arī tā skaitā reaģējot uz sabiedrības domas maiņu, tika pielāgotas šīs te komunikācijas pasākumi. Tātad kopsavēlkot iegūmu pārvaldības procesu eiro ieviešanas projektam, tātad ir veikta iegūmu definēšana, ir atbilstoši tam, kā to dara tīri no teorijas, nodefinējot gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos iegūmus, ir noteiktas atbildīgās institūcijas par iegūmiem, kuras tālāk rūpēsies par šo iegūmu uzraudzību, ilgtspēju, novērtēšanu. Un vēl turpinās process pie iegūmu izvērtēšanas un komunikācijas plāna izstrādes, kas ir jau sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām, kuras tālāk rūpēsies, lai eiro projektu iegūmi būtu arī ilgtspējīgi un par tiem būtu zināms arī turpmāk.